Šis ir sakrālais laukums Fatimas svētvietā, sanktuārijā. Šovakar šeit ir iebraukusi grupa no Latvijas, 9 cilvēku sastāvā. Šī ir Rožakroņa bazilika, un šeit mēs redzam tālumā ir tāds kociņš. Tas ir no tiem laikiem, kad parādījās Dievmāte, un tur ir kapela, kurā bija, tā ir uzbūvēta vietā, kur parādījās pirmo reizi Dievmāte Lūcijai, Franciskam un Jacintai. Un šeit šovakar sāksies, kā ir katru vakaru 9:30, skaista procesija ar svecēm. Un šeit ir jaunā bazilika Svētajai Trīsvienībai par godu. Kā šodien teica priesteri zakristijā, ka svētcinieki no Latvijas ir dievbijīgi, viņš priecājas par katru svētcinieku, kas ir ieradies šeit Fatimā no Latvijas. Mēs lūksimies par visiem cilvēkiem Latvijā, un lai Fatimas Dievmāte lūdz par mums.